Labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji! Atkal pie jums ciemos raidieraksts Pārmanto tradīcijas ar skatu nākotnē. Eiropas aizsargātie produkti, aizsargāta ģeogrāfiskā izcelsme, Rucavas baltais sviests. Rucavas baltais sviests Kurzemē tapis. Esmu pats redzējis, kā to tapina. Un ļoti jauki, ka no tālās Rucavas pie mums ir atbraukusi viena no Rucavas baltā sviesta saimniecēm, Māra Tapiņa. Cilvēks, kas šogad dabūja Austras balvu. Tā ir katru gadu piešķirta lielākā folkloras balva. Māra, labdien! Kā pareizi saucās? Par ko jūs dabūjāt šo balvu? Labdien, mēs vesels. Mūsu biedrība, Rucavas tradīcija klubs saņēma šo balvu gadiem, tā kā strādāts. Beidzot bijām paši tik dušīgi, ka sasparojamies, saprotam galu galā, kāpēc, lai mums tas nebūtu, visu darām. Balva ir par to, ka par pasākumu rīkošanu, par tradīciju uzturēšanu, tā kā pa 25. gadu. Bet, darbs ir ieguldīts ilgi un kā teica, esam jau sen to pelnījuši. Jā, es ar Andri Kapustu arī runāju par to. Es saku, redz, tas ar mūsu cilvēks ir. Viņš saka, jā, Rucavā jau tā balva nav par rucavniekiem, par folkloru vien. Tā ir par dzīves ziņas turēšanu godā, par Rucavas. Jūs pat esat rucaviete? Rucavniece. Rucavniece, piedodiet. Tas piedošu varbūt. Jūs pat esat rucavniece, Māra? Jā, Liela Pietra, dzimusi augusi. Dzimusi augusi. Skolā gājusi. Vai jums bērnībā bija lauknāja? Jūrmalī man bija lauku māja, jā. Un, jā, un vai gotiņas ar turējās? Protams, ka tur bija arī govis. Govis ir bijuši, ko gods. Katra viena vai divas, maksimums 3 bija toreiz, jā, tas govis, jā, bet saimniecības tādas jau nebija tajā laikā, kad es augu. Jā, bet tas sviestiņš, tas Rucavas baltais sviests, tas droši ir no vecmāmiņas vai no mammas. Jūs mājās ar tādu? Protams. Baltais sviests ir viens labs un ātrs ēdiens, jo tagad jau tikai ēd balto sviestu ar maizi. Ja? Ar maizi ēd tad, kad nav kartupeļi. Ja? Bet, ja kartupeļi, tad ēd ar kartupeļiem. Un kamēr vecāmāte vārīja kartupeļus, viņa pa to vārījās kartupeļi, pa to laiku paņēma un sakūla sviestu un bija gatavs. Bet viņa jums arī mācīja, kā to sviestu? Ko mācīs? Vai man tajos gados tas interesēja? Protams, ka nē. Bet mamma taisīja. Mamma taisīja, jā. Bet ir tā, ka bērniem jau bija vispār tā, ka man tas negaršo, es sviestu nēdu un tā. Kā pašai bija? Protams, ka ne. Ir jau dažādas tas. Mums ir šī, tā jāsaka, mirdziņas recepte, kas tā kā ir aizgājis. Un katra saimniece jau katrā vietā taisa savā mājā mazliet savādi. Ja mums šeit mēs takām to, ka mēs taisām tiešām no vaipiena rūgušu piena, ja. Ir saimnieces, kas pēc savām receptēm vispār neko neliek klāt, pasilda to krējumu un samais, un arī ir kas liek saldo pienu klāt. Protams, garšas nianses ir atšķirīgas. Un tad bija tāda no vecajiem laikiem, nebija jau tāda zaļuma kādreiz, tā kā tagad mēs ēdam salātus un domājam, ka esam gandrīz vai paši kā govis. Bet tajā laikā bija tā, ķiploks sīpols bija galvenā dārza garšviela. Tad bija tā, kad, kāpēc negaršoja? Tāpēc, kad vīriem, tēvam vajadzēja acīm redzot kreftīgāku, tad pielika vai ķiploks uzreiz, vai sīpols iemaisīja iekšā, bērnam tāds negaršoja. Ja? Bet katrā ziņā normāls ēdiens tas ir. Ja? Šobrīd mēs arī skaitām kalorijas, lai tī būtu mazāk. Ja? Bet patiesībā viņš ir tiešām labs un vērtīgs pakoda ēdiens. Bet es teikšu tāds nabaga ēdiens patiesībā ir. Labi, nabaga ēdiens, bet viņš allaž bija? Vasarā vai ziemā vai rudenī vai pavasarī? Ziemā iet ciet. Tas ir skaidrs. Jā, un tad nav. Un tad to dabas līnijas, krējuma piena nav, jā. Govīm arī teliņi atskrien pavasarī. Jā. Un pavasarī tad ir piens, vispirms ir jaunpiens, ko sauc pa kreķenu Rucavā, jā. Tad tā ir arī vesela tur receptes, uzcepšana un kulšana, un kā tik tur visādi taisa, un taisa tādus saldos ēdienus, jā. Un tad jau tā kā nāca vaļā, tad jau bija, ko es iet pļavā, jā, tad ir
tad ir arī piens. Sākumā jau pašiem tas pienēdiens, baltais sviests, tas ir salīdzinoši no vienas puses ātri pagatavojams, no otras puses nekad nevar zināt. Un viņš var sanākt ātri vai lēni. Un nepavēlti ir tāds teiciens, taisās kā baltais sviests. Tas nozīmē to, ka nevar sataisīties gatavs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam dažreiz patīk atkarībā, ko tā govs ir ēdusi, ko tur, cik silts, cik ilgāks tas krējums, cik ir šķidrāks, biezāks, No tā jau izejot arī, viņš saiet sviestēm, es nezinu, var jau būt, ka mēnesis debesīs arī ietekmē to, Ja šķidrēs to var maisīt stundu, kamēr tiec pie tā saiet krējumā, Viņš arī ir krējums. Tas ir īsts krējums. Redziet, ir vasaras laiks, govis jau pierenēs ir aizgājuši, tās diezgan zeltenīgs jau palicis, Jāsāk tik maisīt viņš ir, tāds diezgan bies izskatās. Tad mēs tiksim arī pie Rucavas baltās sviests. Ka mēs varētu sanākt, ka mums sanāks diezgan ātri, varbūt tās labi biesas jau ir, citreiz, ka paņem šķidrāku to krējumu, tad jau. Es reiz arī biju pie jums Rucavā un skatījos, kā viena no vecajām jūsu saimniecēm taisīja, un tas bija tāds pavēls rudens. Un tas krējumiņš bija tāds pašķidrs, un viņi dikti kreņķējās. Un tā viņi kreņķējās, ka vēs laiks ir, un kad nevar uzsildīt. Un tur baigās škunsta tomēr, baigās zināšana. Tā ir škunsta, un taisās nepavēltas, saka, citreiz viņai šķidrāks, tad nepavēltas, saka, taisās kā tāds baltais sviests. Un tas ir tāds, kas nevar izšķāmāties, Es te kaut ko lasīju, un tā, ka viņš jau no Leišiem it kā esot atnācis, Jā, viņi sauc pa Leiti arī. Nedrīkst tev saukt. Rucavas baltais sviests. Leitis paliek Leitis. Nē, patiesībā, kāpēc varētu būt Leitis viņš saukts? Ir versija, nē. Un šajā kontekstā, tāpēc es sāku teikt, viņš ir nabagēdiens. Jo tāpēc, ka reāli vajag mazāk krējuma un vairāk var pabarot. Un tas ir tā kā, piemēram, un tiešām vairāk arī viņš ir izplatīts tieši, tur jūras malā pie jūrā, tur, kur, kā lai saka, tagad tas auglīgās zemes jau nav, Tās viss ir tādas vājas govis arī dzod maz, bet reknu pienu, Un tas nozīmē, ka daudz jau tas sviests tur nesanāk, lai, līdz ar to tad uztais tur rūkšu pienu vēl, atlešā viņu pastiep garāku, Un jāsaka tāds ātri un labi darāms ēdiens viņš ir. Visa saime pārdas. Un visa saime pārdas, ja citā reizē. Un to, kāpēc viņas sauc pa Leišu, kas viņas ir, redz, Leišiem jau arī pašiem savs kastiņas, Kā tad? Tikai tagad, ko mēs sākuši esam tirgot, man jau aizgāja sviestā gandrīz. Tā kā mums jau vajadzētu sākt, man vajag karstu ūdeni, kur jums tas karstais avots ir, lieta tik iekšā. Jāpasildīt, uguns jau nav. Tā atšķirība tā, ja tas viss ir tā, jums jātais var jau sataisīt arī. Citas saimnieces taisa tā, ka sataisa jau parasto dzelteno sviestu. Tā atšķirība ir tāda, ka neko nelaiž nost. Ja parastajam sviestam izspiež ārā, paniņas izmazgā ārā, tad te viņas atstāja iekšā, iekuļ klāt. Un iekuļ apakaļ. Un vēl klāt pieliek rūgušu pienu, vāju pienu. Līdz ar to viņš ir uz pusi vājāks. Interesanti, kad es jau strādāju šeit ar kādu laiciņu, un tad, kad mēs pirmo gadu aizbraucām, tad es vēl īsti jūs nepazinu, tad es ar Sandru tur kontaktējos, un tad man viena veca saimniece rādīja. Un viņš teica, nav ko tur mažoties ar to rūgušu pienu. Es tās pašas paniņas iekūšu atpakaļ un būs gatavs. Tas ir tas, ko es minēju, Kad līdz ar to nevis ir, ka man jau pakusa viņš, un tagad man viņš ir jādod viņam kaut kādā veidā mainīt savu konsistenci. Tas nozīmē to, ka viņš, principā, viņam jākļūst tādam vijīgi zīžainam. Šobrīd man tāds kartīgs biezais krējums tur ir, tāds jau gan pīsis sviests. Bet, varbūt viņš man atdalīsies paniņus, un tad es ilgi ņemšos, dzesiešu un sildīšu, lai dabūtu atpakaļ. Bet, ja man izdosies labi, tad man jau aizies viņš normāli, un es varēšu likt vienkārši klāt jau rūgušu pienu. Kamēr jums tur dzesinās un tā, zvanītāji, sens mūžs tiem zvanītājiem. Un tā, es domāju, nevis kā fiziskai ēkai, bet, tai rucavnieku, tai dzīves ziņas glabāšana. Kultūrai. Jā, tai kultūra telpai. Redziet, tā ir dzīvojamā māja, Zvaniķa māja. Jā. Un tur ir dzīvojusi tāda diezgan laba un turīga dzimte savulaik, tāda jauru dzimte, mēs pat grāmatiņu uztaisīt arī, un tas īpašumā jau ir, tur gāja tai citos laikos tā bija, bet
Bet kā gāja tajos citos laikos? Kā tad, kad tie krieviņi te bija iepšā? Tā kā bija, tad tur dzīvoja un tad arī tur, kā dzīvoja, tā dzīvoja. Ja Volgai tas ir govija, vārdā Volga. Jā. Nebija laika izslaukt, tad ieveda dīķi, lai nesaskāpst piens, ja nebija laika slaukt. Tā arī dzīvoja. Nopietni, ja? Kāpēc ne? Nav laika saimniecei paslaukt. Tā arī gadās kādreiz. Ja? Tā ir svarīgākas lietas nekā govis slaukt. Ja? Redz, kāds palika jau man pavisam citādāks. Jā. Un man, ja viņš ir pakusis, viņš pilnīgi nomainies, ka tūlīt sāks spīdēt. Jā. Un paliek pavisam savādāks. Principā, ja no vienas puses, paniņas man ārā nenāk, ļoti labi, viņš jau veidojās. Ir saimniecis, kas saka, gatavs jau. Ja? Gandrīz varētu tā teikt. Ja? Viņš ir pilnīgi savādāks, kā bija. Bet, un labi. Un kas notikās zvanītājs? Tad arī kādreiz cilvēkiem tā kā paši nomainījās. Tā kundze, kurai bija Volga aizveda uz kaļas kombinātu. Saimniec arī aizgāja savos laukos, aizdancojās, līdz ar laikos. Un tad, protams, ir mantinieki mājām, un tad mums atnāca Sandra Aigare no Vidzemes, un viņi ieraudzīja tos labumus, kas ir, un tā sanāca, ka noslēdz līgumu ar īpašniekiem, ka tur varētu kaut kādu tradīciju namierīkot. Ja, tādu satikšanās vietu, vakarēšanās, ja. Bet bija kas vēl bez Sandras Aigaras? Vēl dažas večijas. Manis vēl tur nebija klāt. Sandra bija tā, kas atnāca, un es to gribu pateikt vēl joprojām, nebūtu atnākusi Sandras, es nezinu, vai Rucavai šī bagātība būtu izcelta. Jo tāpēc, ka cilvēks dzīvo vienkārši, tā viņam tur ir, un tā ir visu laiku. Jā, tā unikāla sieviete, kas stāstīja par savu dzīvi, ka viņa jau faktiski ienāca, viņa jau ir iegātnes Rucavā, ja? Kā viņa ir, nezinu. Un tagad man lūdzu vajag augstu ūdeni, to jau nepietiek. Ak, šitā. Tā man jāiet augstam pakaļ kaut kur. Jā. Jāizslēdz. Tā kā nav tik vienkārši. Karsts jau bija, tagad vajag augstu. Un tā to, ja būtu normāls laiks, nebūtu tik karsts un silta vasara. Un tā liksim klāt rūgušu pienu jau, tā kā. Bet, par to Sandru, kā tas process notika? Kas tur notika tālāk? Un tad, vārdu sakot, centri sāk apzināt vietējās teicējas. Tā jau tik saka, te muzejnieki visi ir braukājuši, visi ir apzinājuši, visu ko. Bet viņi aizgāja arī uz būdiņām. Pie tiem, pie kuriem pat varbūt tās arī nebija bijuši, kad bija lielās muzeja ekspedīcijas rīkotas varbūt. Tomēr atrada vēl tos cilvēkus, kas tur ir. Vienīgi vēl mās stapiņas uzradās tādas jaunas, kuras pašas kā no pagājušā gadsimta. Bet jūs jau salīdzinoši bijāt jaunas, vai ne? Jums jau neinteresē. Mums jau tā, mums tas arī viss bija savējais. Tā mēs pašas arī pa pūra lādu esam izdzīvojušies, balto sviestu ēduši, kas tad tas tāds īpašs, nekas jau īpaši tas nav. Bet vai kur tā interese rodas? Es saprotu, vecs tantiņas sanāk, viņām ir pa ko pārspriest, viņas ir parāda, ko viņas ir izšuvušas pa vakariem, bet kā jūs tos citus cilvēkus dabonat klāt? Rucavniekiem jau ir grūti pašam to saprast, kas ir sāli liek klāt jau. Jā. Vai tā ir vērtība? Galvenais tas, ko iedeva no Sandras, un cilvēkiem radās šī pašapziņa. Pašapziņa, ka tas, kas mums ir, ka tā ir vērtība. Ja? To vajadzēja pašiem noticēt. Cik jūs vispār esat tādi, ka var teikt rucavnieki, cik jūs esat? Šobrīd mēs savā biedrībā esam ap 40. Jā. Jā, jau. Tad droši vien vēl ir līdzdomātāji. Ja, līdzdomātāji arī, un tam mums ir kopīgus pasākums rīkojam, un mums ir kultūra telpas status jau no 2018. gada, viena no pirmajiem. Ja. Tā kā tagad jau ir pienākums to uzturēt. Tas ir tāds mazais Latvijas UNESCO, tas uzdevums un atbildība tā ir. Un forši ir tas, ka Sandrai pietika vai ne, un ja vairs nav spēka, ka tas nav kā, paliek. Nezinu kam, nezinu kā, nezinu kur. Šobrīd vēl turam. Jā, šobrīd vēl turat. Labi, tas ir tā, bet kā jūs nonācāt līdz tam, kad tas Rucavas baltais sviests būtu godā ceļams? Tas arī bija arī viena no rucavniecēm, kas ir tajā brīdī, viņa bija, es saprotu, bija vēl Rucavas novada dome. Jā. Viņa bija manuprāt, to brīdi par pagasta, par novada vadītāju, tad Irēna
šobrīd Driežniece. Ja? Un viņi teica, kāpēc mēs nevirzām? Varam to darīt, ja? Ja, un tad arī bija uzņemšanās, vajag jau kādam to gribēt darīt un uzņemties. Ja? Un tad arī tad ejam uz priekšu. Un tad iedrošināja, es saprotu, toreiz Sandriņas laikā iedrošināja arī to, ka to var darīt un ejam un darām. Ja? Un tas ir arī mūsu vērtība. Jā, ja? Un mūsu vārds, un ja tas bija tie noteikumi, kādi jau tur ir, kad... Nebija jau jūs to naudas dēļ darījāt. Tas naudas dēļ, tagad jau tas tā ir. Šobrīd viņš ir tik populārs, kad ar to var arī nopelnīt. Jā. Tā tas Nē, bet es domāju, ne jau tās to subsīdiju dēļ, ko jūs tur atlec. Nē, tas labi, kad atlec kaut kas, varbūt, ka beidzot tiksim pie kārtīgi iepakojumi. Jā. Bet neko, arī tas ir to vērts un labi, jo tas nebija noteikti, tas nebija dzinuls, bija tas, kā vispār, mums ir jārāda to, kas mums ir. Jā. Jo te Rucavā, kas tad tur ir? Patiesībā ir tā tradicionālā kultūra un tradīcijas, jā. Tērpi jums ir ļoti īpaši. Tas ir, pie tā arī piederās, jā. Tagad jau tērpus visi grib Rucavas tērpu, tāpēc mums jāsāk stāstīt, kā to dara. Pat, kā mums izdevās, sviests ir gatavs. Tik ātri. Jā, šoreiz ir gatavs. Man ir jāsāk kaut kas vajag sagriezt to tagad. Es viņu uzputošu, lai viņš bišķi gaišās, viņš jau palika gaišās, jā. Un es ar to visu saliku iekšā, viņš būs varbūt skābens, varbūt iespējams, ja, kad tas uz kultuņu tagad var bišķiņi tiešām tā, lai ir tāds utīgāks, drīz uzputot. Redziet, kas vēl ir. Nevar to izdarīt ar mikseri. Kāpēc? Tāpēc, kad viņš sanāk putukrējums, un tad tas vairs nav, un viņš neņem iekšā. Viņš ir jāsako līdz, kurā brīdī, kas šobrīd jau labi sanāca mums tas, kas sanāca, bet ātrāk, lēnāk, un ir jāsako līdz un jāsaprot. Varam mikseri, bet viņam pilnīgi citādā konsistence veidojās. Jā. Tā kā līdz ar to, kāpēc arī mēs nevaram lielu ražošanu. Jā, viņš patiešām ir, viņš ir tas dzīvajā tradīcijā vēl patiesībā šis sviests darbu, ir tapis un mūsējais tāds arī ir. Ja, piemēram, kā saka, ir leišiem šis kastinis, jā. Tā. Viņi veikalā laikam pat tirgo. Protams, ka tirgo, un tur, protams, visi un mē ir klāt, jā, lai būtu viņš tāds, kad kā lai saka, lai viņš stāv un viņam visas ir, viņš pašīs arī tas ir svaigi piena produkts, ja. Arī bija kā pārkarsē, viņš nomainīja kaut kādus molekulas pāršķēlu savādāk tai karstumā, tā siltumiņā, un viņš līdz ar to ir mazliet savādāks. Bet viņš ir ar roku taisāms, jā, līdz ar to, un viņš ir uzreiz dodams ēst tiešām tāds, kā viņš tradicionāli arī ir. Ja? Ja? Un tad tagad arī, kā mums te mācīja, ka līdz ar to ir jātaisa tādās puķītēs. Mēs ar liek uz galda rekā smuki, viņš jau tāds gluds ir palicis, ja? Un viņš nav vairs tā, ka ne pēc sviesta nemaz. Ir kādas pikas, mākoņu sviests šis esot, mākonīšos jāliek. Jā. Lūk, labā ziņa ir tāda, ja, ka šobrīd arī, Mirdziņa arī, kas bija tā kā ierādīja mums šo receptītu un aizgāja ar viņas vārdu. Mirdziņa arī aizgāja uz citiem mākonīšiem jau, ja? Savos 90 pāri gados, bet, redz, ir, kas to taisa, un arī zvanītāja saimnieces, mums ir Ruta, kas taisa, mums ir Gunta, kas taisa, un Natālija mums taisa. Jā, Natālija laikam jaunākā, no visām tām meitenēm saimniecēm. Ka laikam, jā. Kad viņa laikam ir visjaunākā. Bet es teikšu tā, tam tradīcijām jau tā ir. Protams, mums arī skola, vēl pamatskola ir, un tas, ko dara skolas direktori Liena un vēl dažas skolotājs šo tradīciju, un tur tie dejotāji mūzika, tas ir, ko dara mūsu ķocīša bērni ir, ja? Tas vien jau ir tik ļoti, kad tas ir tas, ko ieliek, un ja viņam neinteresē tagad, un to varbūt darīs ar gariem zobiem, katrā ziņā tur ielikti pamati. Jā. Un līdz ar to viņš zinās, jebkurā brīdī, kas tas ir un kā to dara. Re, ir gatavs. Jā. Ir apaļi kartupeļi, bet tad, kad lai ātrāk vārās, taisa kartupeļus baltvēderus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka zaļos kartupeļus, svaigis kartupeļi, cietos. Jā, viņus uzreiz pārgriež uz pusi, un tad ir kartupeļi baltvēderi. Jā, un tad viņi ir tādi. Jā. Ja? Bet tikai uzreiz tad viņu griež, un nevis tikai ne tā uz pusi, bet plakaniski, un tad viņi arī ātrāk izvārās. Jā, un tā kā liek tik šādi iekšā, lūk, un tas, un tad ēdam mizu, bez mizas, un, protams, tā kā tas ir tas labums, un es domāju, varbūt tās pirms tiem kartupeļiem varam pamēģināt, kā garšo ar maizi, ja, un ar lokiem, un saldējām uz deserta arī būs, piemēram, man atraduši dzērveņu ievārījums. Tas ir tāds ļoti labs un derīgs. Vēl tā lieta par to,
Un jūs sakat, tagad var lēnā garā kaut ko nopelnīt un tā tālāk ar to sviesta gatavošanu un tā tālāk. Ja? Bet, faktiski, mēs jau uztveram to, ka ārzemēs Eiropas aizsargāti produkti, viņi jau ir tā kā, viņi jau pelna naudu. Viņi ārzemnieki labprāt to, kā saka, brauc baudīt un tā tālāk. Ja? Kā pie mums tas ir? Pie mums mēs arī Rucavas zvanītājos, mēs uzņemam viesus un cienājam balto sviestu, jo iedodam lūdzu valdi. Jā, paldies. Jā, tā kā, un baltais sviests ir jāliek ar lielu kaudzi, jo viņš ir pusi vājāks ir. Uzliek dvilli virsū, jā, un tad arī izgaršo, cik labi garšo. Tā kā būs nogaršots ar to, tad var sālīt, ja pamaz esmu piebērus. Sāls jau jāber ar 3 pirkstiem vajag. Tā kā garšo vienādi, ja, kā es saku, tā kā nav kartupeļi, tad ēd ar maizi. Jā. Un tad, kad ir apēsti kartupeļi, tad tagad tā jaunā mode ir tāda, ka var ēst arī zapti. To mēs noprovēsim. Jā. Tas būs desertā. Lūk, bet uz kartupeļus, tā kā, kad nāk cietie kartupeļi, uz pusīti pārgriež, sasūdeni izvāra un uzreiz cita garša viņam arī dzen. Ja visu mizu tādus. Labi, jūs par to ēšanu un gatavošanu nesaka, un man interesē, un es domāju, arī mūsu klausītājiem interesē, kāda jēga? Biznesa nav biznesa. Liela biznesa tur nav. Ja? Biedrība jau dara, normāli jau biedrības sanāk kopā tie, kuram patīk to darīt. Ja? Ir arī, kad iet peļņas dēļ un politikas dēļ un kāda dēļ. Mums arī savu politiku, turēt savu Rucavas vārdu vismaz tā. Pozitīvā nozīmē dzirdamu, zināmu, saglabāt to, kas ir vērtīgs un labs. Jā. Tā ir mūsu politika, stratēģija, ja mēs tā vēlamies skatīties. Ja? Kāpēc to darīt? Jāsaka tā, atbrauc vienreiz, atbrauc otrais, grupas atbrauc pie mums arī uz zvanītājiem, tad mēs ceļam galdā balto sviestu. Gandrīz katra saimniece jau māk viņu gandrīz sataisīt, ja šobrīd arī dzen mājās, ja tik ir tā gos un sīstais krējums. Labi, bet ko nozīmē atbrauc grupas? Viņas tā stihiski atbrauc? Jā, viņas piesakās tikai uz pieteikšanos var. Katru dienu mums nav ēdnīcas, nav kroga Rucavā. Labi, bet ir tā. Jūs gribat ar savu kompāniju, piemēram, nosvinēt dzimšanas dienu. Jā. Laipni lūgt, piezvaniet, ir Facebook lapā numuriņš ir, un sarunāsim, kad mēs par attiecīgu samaksu, mēs piedāvāsim vasaras laikā balto sviestu ar kartupeļiem, mazliet vēl labu garšīgu siļķi klāt, kādu tā sezonas brīža saldo ēdienu vai tur rabarberu zupīt ar ķīļķēniem, piemēram. Tā nav ēdnīca. Tā nav ēdnīca, bet mums klāt pie tā visa ir arī stāsts par tradīcijām, stāsts par tērpu, par dziedāšanu, par valodu. Tas viss tur ir. Jā, tas nozīmē, ka mēs rādām to savu kultūru. Un arī, teiksim, ja ir tāds cilvēks drusciņi ķertāks uz to pavāru mākslu, arī to gatavošanu arī jūs varat sarunāt? Jā, arī to mēs varam sarunāt, un tā ir meistarklases. Jā. Un ja nav pārāk, grupa, kā es saku, labi, brauciet 10 cilvēki, savācieties un brauciet zinēt, bet varam salikt līdz 40 cilvēkiem arī dzen savā zvanītāja istabā. Un tad arī, ja bija kādi 20, 15 cilvēki, mazāka grupā, tad mēs uztaisām arī tie, kas pasūta ēdienā pie kartupeļiem klāt balto sviestu, paši sakuļ par riņķikā, liek galdā un to paši arī apēd. Labi, jūs esat patrioti, baltā sviesta patrioti un tā tālāk, bet jūs esat ar daktarīšiem un uzturu speciālistiem parunājot? Jā, mēs Tupiņu bijām atveduši, daktaru dietologu. Jā. Pagājušā gadā uz meteņu pasākumu. Tupiņu pie tapiņām. Tupiņu pie tapiņām, jā. Viņš to pēc tam tikai uzzināja. Lūk, uz zvanītājiem. Tad viņš arī stāstīja, kā garšīgs tas ir. Visi jau ēda mērta, ja viss ir kārtībā. Jā, bet viņš nenoliedz. Viņš ļauj ēst. Jā, bet jūs esat prasījuši, teiksim, tiem pārtikas tehnoloģiem, cik procentīgs viņš sanāk apmēram? Tā kā ir, ja parastais krējums, kad izņem ārā paniņas, ir uz 80% normālais sviests ir, tas pie 80, tas, kas ir kārtīgs, vai nav lešāts, tad tas ir 80. Tad viņš ir analīzes jau PVD taisa. Jā.
Un tur arī tas ir, un specifikācija ir ierakstīta no 39 līdz 42%. Tas nozīmē to, ka tas otrs 40%, ja, kas bija tie tīrie piena tauki un zeltenais sviests, ka tur atstāja gan tas paniņas, kas ir ūdens, ja, gan pielēja vēl to rūgušu pienu ar visām sūkalām. Lūk. Māri, pastāstiet vienam muļķīgam pilsētniekam, man arī ļoti daudz ir uzdevuši jautājums. Ar ko atšķiras sūkals no paniņām? Nu, re. Ar to ir jāsaka. Nu, paniņas tās, kas veikalā, jā, ko cer. Paniņas ir tās, kas rodās tad, kad taisa sviestu. Jā. Izspiež pienu taukām ārā ūdeni. Tās ir paniņas, jā. Un mazliet tāds balganas tādas ir, jā. Nu, tās, kas ir veikalā, tās ir tā kā kastiņas, jā. Jā, jau ar piedevām un ar citu kaut ko, jā. Bet reāli tās paniņas, kas ir, nu, nāk no sviestā ārā, jā, taisot sviestu, tās ir tā paniņas. Jā. Sūkalas ir tās, kad notec ir biespienu, jā, notek tādas baltas, zilas, jā, kas paliekās, jā, var matus skalot, tajās caurspīdīgas, jā, nu tāds, nu kaut kas vēl. Uzliet uz augiem var dārzā. Arī tur var, jā, bet viņas arī dzen, nu, sierā, tā ir siera, liek kalto sieru, mums jau tā kā mums nav spēka vienkārši to iznest, bet mūs vēl ir cietais siers, tāds kāds nav nekurš, kurš pie mums vienmēr ir bijis tikai un vienīgi Jāņa siers ar ķimenēm, cietais siers ar ķimenēm. Ir cietais ciers ar ķimenēm. Jā, tās pašas gotiņas, kas mums ražo krēju. Jā. Arī zilās tur mums ir konfekti. Jā, tā saimniece arī dzen, tā kā viņai nekas pāri nepaliek no piena, jā, tā kā jau viņi krējumu pārdod mums tā kā zvanītājos ar rūgušu pienu, tad no tā, kur paliek saldais piens un vēl, principā no vājpiena un no biespiena. Vājpiena biespiens, vājpienā, vārā, ar tai pašā sūkalām, jā, tur vēl uzvāra un taisa to cieto sieru, jā, viņu nosien un sataisa savāra ķimenes biespienas un arī vāra vājpienā un cik ilgi tad viņu notur pēc tam? Gatavinā? Kā tas ir? Cik kā laika, piemēram, uz Jāņiem viņš bija, tik daudz jau kādreiz nebija to govju un viņi jau turēja ilgāk un ilgāk turēts, jo cietāks viņš palika, jā. Un tad viņi iestēja drāniņā, notecināja un palika zem sloga. Jā. Un zem sloga paliek. Un līdz ar to, nu, tad, kad pavisam ciets, tad cirvi jācert. Vai arī saka, gabaliņos, jā, nu, tad tā kā veco laiku kožļeni, jā, nevarēja zināt, kā sakodīs līdz beigām. Jā, no Rīgas līdz, nu, varbūt ne, bet no Rucavas līdz Liepājas pildi viņi noteikti varēja mutē turēt. Un glabāt viņi varēja ilgi. Jā, viņi var glabāt ilgi. Jā, es saku, mums vienkārši nav jaudas, lai to varētu šobrīd, nu, no tiem piena produktiem, cik ir šobrīd pieejami. Un tās govis, kuras iet zaļā pļavā, jā, ka no viņām arī var to visu jaudāt un sataisīt. Tas cietais siers, un viņš būtu pelnījis arī Eiropu, jā, bet viņš ir jāpierādina. Es arī, piemēram, nu, nezinu, vai tas ir kad uzreiz jau, redziet, neatpazīst viņu, jā. Ja viņš ir plānā šķēlītē, jā, un katrs saimnieks taisa savādāk, un viņš ļoti garšīgs, un kad bija arī kaut kādās vienos pasākumos, man liekas, Ogrē toreiz bija šīs tie izglītības dienas, un ārzemnieki bija, nu, sagriežot šajās mazās šķēlīties, nu, tik garšīgas svieru, nu, kā prieks, viņiem pat ir ražošanas termiņš ilgāks, jā, uzglabāšanas ir, jā. Māri, es nezinu, es esmu stāstījis kādus 3 gadus, pirms kādiem 3 gadiem, Rīga Food izstādē, pie manis pienāca viens kungs, tāds 2 metri. Viņš teica, esi Valdis, esi no Hongkongas. Es redzēju jūs to meistarklasi par Rucavas balto sviestu. Un viņš ļoti aizkustināts bija un teica, kur viņi var nopirkt. Es saku, nu nekur, nu šobrīd nekur. Bija meistarklasi un tā. Un tad Natālijas vīrs, Aleksejs, brālis, laikam. Jā, brālis. Viņam bija saglabājies vienu pats. Viņš uzdāvināja. Nu, tam cilvēkam viņam bija asaras acīs. Tāpēc, ka viņš bija pēdējo reizi Latvijā, kad 15 gadiem, ja, nu, viņš bija izceļojis no Latvijas 40. gados. Un tas interesanti, un es tā tikai tagad sapratu, nu, ka tas arī tas Rucavas baltais sviestiņš, ka tā ir kaut kāda veida, nu, tas āķis. Tā ir bērnības garša. Jā, tā ir bērnības garša, jā. Nu, uzliek Valdi vēl uz tiem siltajiem kartupeļiem vajag uzlikt šitā te. Un tad ēdīs ar saptu varēs pēc tam pamēģināt. Liekam virsū. Liekam. Kāds jūs pat, ne? Un man jau jārunā. Re, noķēru. Jā. Paldies. Es arī pamēģināšu, vai gana labs. Jā, bet jūs iesākat par to sieru ar stāstīt. Jā. Bet, ja būtu tā jauda, kā jūs sakat, tad
derētu arī viņu uz Eiropu sūtīt? Derētu, bet viņš arī tāpatās ir jāiebaro un jāiet. Tālāk pa Liepāju viņi nepazīst. Tas nav tas pakšu siers, kas karājas Latgalē. Šis ir cits. Tas ir drupans. Tas ir drupanāks tāds, tā kā arī Lietuvā tas 3 stūrītis tāds ir piespien. Tas tam līdzīgs. Viņš ir valkans, viņš ir caurspīdīgs pat arī. Viņš arī vājais, kūdais siers viņu sauc. Kāpēc kūdais? Kūds ir vājš. Kūds ir vājs, ja? Mums ir vesela spēle vēl, kā mēs varam arī spēlēt un latviešu senvārdus, un tad tur ne tādi vārdi vien. Jau pēdējā interesantākā lieta bija muzeja naktī Liepājā. Un mums salikām kaut kādas 60 vārdi, bija vecvārdi. Jā. Nevis tikai izloksnē, ja, kur pieliek sasa, pasa vai istuba, istaba. Ja. Jā. Bet patiešām kulne, kumste, kas vēl, vēl visādas vārdas, pilnīgi citādā. Tas tev kā no lībiešiem nāk? Es domāju, ka ne no lībiešu, bet no kuršiem prūšiem. Jā? Jā, kurš prūš, tas ir tas, kā vēl kursenieki runā, latvieši kādu vēl bija, kurš kāpās sventājā būtiņķa, kas ir mūsu zemes. Jā. Tā kā tie cilvēki, kas palika pēc 21. gada ar savām dzimtām sventāja līdz pat Latvijā, latvieši dzīvoja tad, kad novilka jauno valstu robežas, ja, tad viņi runā, principā ģimenēs tikai saglabājuši ar savu valodu un runā vēl tagad 100 gadu vecā valodā. Un viņi ir vēl tādi cilvēki, kas tā runā? Jā? Jā. Tie, kas vēl runā, un diezgan labi vēl runā, ir manā vecumā. Ja? Viņu bērni un bērni vairs nesaprot. Bērni vēl cenšas. Pavisam nesen mums arī radinieki bija atbraukuši un teica, tā dāma, kas ir tagad pār 30-40 viņa jau ir drīz. Viņa saka, es jau arī runāju latviski, bet tā lapa Liepāja man nesaprot. Tā. Ja? Tā tas ir. Un tā valoda patiešām ir atšķirīga. Ja es varu saprast latgaliešus, ja? Ir tur intonācijas un mazliet skaņas pamaina, ja? Bet es saku, ja tas ir jūras krupim grāvī grūti, tas ir tā kā skaidrs, ja tu kā izruna ir, ja? Varētu savu pa izlokstu nosaukt. Bet, piemēram, Bimbalu laikā bizinē žales. Pasviedu drāneli, bignā tālu. Kad sapratu? Neko. Dunduru laikā, kad skraida govis. Un šitās dunduru laikā, kad bizinē žales, ja? Pasviedu drāneli, bignā tālu. Pasviedu lakatu pļavā tālu. Velti tas bešpratis urzaku vilka. Kas ir urzaks? Lūk, un tos vārdus mēs Liepājā ņēmām un tā kā spēlējam, likām kopā ar literāro valodu. Un bija apmēram tā, kā stāstīja par to latviešu, kas gribēja tā balto sviestu. Stāv man vesels rindā viens, vajag pastīties zvanītāju Facebooka lapā, ja? Tur cilvēks stāv. Es zinu, kas tas ir. Tēvs kādreiz teica, man vecāmāte, bet kas tas ir? Viņš teica, es zinu. Jā, tas ir tas. Tas arī bija tāds cilvēkiem acis staroja, ka viņš atcerās tos vārdus un tā kā, tā ir ar tā vecā vērtība, kas ir aizmirsta. Taļa. Taļa ir... Kas tad ir? Taļa kaut kas ir... man bērndārzā, ka es gāju, man vilka tāda taļiņa. Ja, tā jau var būt tā, jā. Strubāns. Strubāns, jā. Tas jau tā, ka to es piesaucu klāt, tas tā būtu nav no šīs vārds. Zandīls. Zandīls ir zandāls. Ne. Tāda zili zaļa vārpata, ļoti asa zāla kā apmalā. Tā ir tā zandīla. Jā, kur pārgriež pirkstiņas. Bet redziet arī, cik interesanti. Es jau braucu jauniešiem stāstu par Eiropas aizsargātiem produktiem, par Latvijas produktiem un tā. Es saku, pastāstiet, kāpēc tas saimniecis tur kūla ārā tas paniņas, un tad viņš kūla atpakaļ. Kāpēc? Kā viņš nekūla ārā, viņš šajā gadījumā. Jā, es saku, kāpēc garāk pastot to sviestu? Un viens puisis pavārs ar ļoti labu loģisko domu, viņš teica, kā? Rucau, es esmu bijis tajā pusē. Tur jau baigi daudz zāles, tām govīm nav ko ēst. Ja? Un tas sakrīt ar to, tagad viņš bija izdomājis, kāpēc, ja? Vēsturiski tas bija, Ne jau aiz labas dzīves. Ne jau aiz labas dzīves, tas tāpēc tas nabagu sviests, ja? Kā pabarot. Šodien viņš ir ieņēmis jau godvietu. Jā, kāda ar viņam savu skābumu, viņš savu garšiņu. Viņš ir citādāks. Vēl viens jautājums, Mār. Labi,
jūs Sklangraušiem ir Sklangraušu festivāls. Aglonas Veistūka un vesels muzejs. Tiksim, Kur ir Rucavas baltās viesta? Piena Ziemassvētki, ja? Jā. Kas ir jūsu svētki Rucavas baltās viesta? Annu diena, saimnieču diena. Kāpēc Andiena? Tāpēc, ka Annas vienmēr ir bijušas saimnieces. Tas ir tā pie jums Lielākoties. Rucavā? Pie mums Rucavā. No Annas vispār ļoti populārs sieviešu vārds. Jā, protams. Un kartīga Anna bija kartīga saimniece parasti. Jā. Un tāpēc mums ir Anna diena, saimnieču diena. Un tad arī mēs parasti taisām baltās sviesta festivāli, varētu to nosaukt skaļiem vārdiem, jā. Bet principā baltās sviesta meistarklases jau gadiem, teikšu arī tas jau nāk jau no Sandriņas laikiem, jā, iedrošināts, kas tas ir. Cilvēkiem tas interesē, kur ir, tirdziņos pabraucam, tas arī tomēr ir, un ar visu meistarklasi, jā, tā kā tā ir, kā rādīšana, kā tas notiekās. Un otrs, ko mēs tagad arī jau otro gadu, taisīsim arī sieru. Šogad Annas būs 25. sestdien jūlijā, 25. jūlijā svinēsim Papis Vītolniekos, jā, kopā ar etnogrāfisko muzeju, kas ir etnogrāfiskā muzeja filiāli. Jā, Vītolnieki. Lūk, tad gan baltās sviesta meistarklases, gan arī siera meistarklases uz lielā. Tas, par ko jūs stāstījat, Jā, par arī to sieru. Ja, tur ciet, viņš nemaz jānoliek jau. Jā. Bet arī ir mīkstais, siltais sieras kāmera garšīši, ko sauc par žildini. Tas, ka ugunskurā taisa, jā. Nevis ugunskurā, bet kamēr viņš ir mīksts, ja, kamēr viņš vēl nav ielikts drēbītē, viņi paņēma tā, ka viņš ir sagājis, tas biespiens ir izkusis, jāteic tā, palicis mīksts un staipīgs. Un tad viņu var tīri labēs, garšīgs viņš ir. Un to par žildini sauc mūsu pusē. Tā liekas, ka jūs tikai ēdat. Kā Vieru un tikai citu neko nē. Mēs riezes ēdam, mēs ēdam riķus un ko tik vēl nē. Jā, bet Ciļķēnus un vēl visko. Ciļķinus. Ķilķinus, jā. Tā kā Ziedonis rakstīja klašķus ķilķēnus no Kliņpus, vai ne? Jā. Jūs arī dzīve aiznesus uz Rīgu, darbs Rīgā. Tā ir, jā. Dzīve Rīgā. Tā kā, tā ir piekdiena, sestdiena, svētdiena. Spējat izbraukāt? Katru reizi jau ne, bet braukājam. Jā. Tas ir, jā. Īpašums ir arī mājas, mantojums ir. Jā. Bet droši vien jūs ar māsu tik tādas trakas, ir vēl rucavnieki, kas arī tikpat traki. Es nezinu, traki, mazāk traki. Ja tur jau var tas slapjums nav turpat pie durvīm, jā, tā jūra un... Nē, jūra nav jau tikai. Tie kāds domā, ka pie jūras ir ļoti mierīga un laba dzīve, tur tie lietuvieši, kas atnāk un sapēr kāpā un iebūvē, tad viņš saprot, kur viņš ir atnācis, kad banga nāk pāri. Jā. Un māja ir jūras vēderā, jā. Jā. Jā, tā kā, un vējš un augsts ir, tā kā nav jau tik vien. 2 mēneši viņš jūtās labi. 2 mēneši ir labi, un 10 arī mēneši. Tieši tā kā tā ir tā jūras dzīve, jā. Bet, ir meži, upes, viss, kas tur ir. Jā. Kā ar jauniešiem? Skola tagad ir pamatskola, kurā mācās 60 bērni. Bet, es domāju, ar tādiem jauniešiem, tādā saprātīgā vecumā studentiem, viņus velk atpakaļ tur pie... Ko nevelk? Daži ir, jā, daži nav, un cilvēki vispār paliek mazāk. Jā, bet viņi kaut kā pjēdz, teiksim, atkal to, varbūt to morālo vērtību, ka es esmu nācis no šī. Zināmā mērā, jā. Jūs zināt, jā, ir puisis Edgars Trankals, kurš aizbrauc uz Romu, Rīga, Roma, Rucava. Viņš musējais. Jā, viņš arī tur ir. Jā. Un tāpēc ir Rīga, Roma, Rucava. Jā. Un Rīga, Roma, Rucava vispār ir sens stāsts, ka teica, ka mums ir 3 lielākās pilsētas Rīga, Roma, Rucava. Jā. Viņš to piepildīja. Jā, viņš ar to lepojas. Viņš arī mums ir tiešām mūsu karoks, ir, jā, ka viņš to arī pacēls ir tā. Vispār Rucavnieks savā garā ir ļoti stiprs un lepns par to. Tikai cik katram pietiek tās varēšanas, saprašanas to iznest. Vēl par to ēšanu. Mēs runājam par Rucavas balto sviestu kā par lokālu produktu, kas ir dabūjis ierot. Viņš jau tādā stiepienā ar to pie jūru ir, un arī suitiem arī zināmā mērā ir. Kā bišķi citādāks, ne tāds. Jā, bet vispār par vietējo produktu. Teikšu par novadu garšu, ja, par to. Jūs skatāties pati, ko jūs ēdat? Rīgā es ēdu citu un aizbraucot laukos kaut ko citu. Jā, bet arī tajā Rīgā, tajā lielveikalā ieejot, jūs pati cenšaties? Jā, zinu, ko es tagad ņemu. Šitās
itāļu to īsto buratu un īsto mozzarellu. Kad es pagaršoju to sarkano zīmīti, ja, kas Jā. ir itāļu mozzarella, Jā. es saprotu, kad es citu vairs negribu, es to zilo vairs negribu. Es gribu tikai to, Kā tā? tāpēc, ka tas ir garšīgs. Aha. Un par latviešu produktiem, teiksim, No latviešu produktiem, ko es tā tiešām... zaļo karotu jūs esat ievērojis? Jā, es zinu, kad ir zaļā, ir violetā, jā, ir. Kāpēc tā zaļā ir? To jūs zināt? Un tāpēc, cik tur tie procenti ir vietējā Jā. ražotā produkti, jā. Man ļoti patīk, kā man viens uzņēmējs teica. Bordo karotīte ir sastāvdaļas saliktas kopā Latvijā. Un nav svarīgi, no kurienes tās sastāvdaļas. Bet 75% audzēts un ražots Latvijā un arī salikts kopā. Kāpēc 75? Sāli nerokam, Jā. cukuru netaisam. Bet jums ir svarīgi, ka tas ir Latvijas produkts. Nu, es domāju, tas ir tikpat svarīgi, cik mums svarīgi, ka tas ir baltais sviests. Tā vajadzētu katram latvietim būt, ka vispār kaut kas vēl te ir. Jā. Jo es tāpat domāju, vai jūs pieiet Lidlā pie plaukta, vai jūs tomēr izvēlaties poli vai piemēram, Tur jau rakstīts, tur jau viss tagad vienādi. Nē, tagad ir vēl. Tas bijis tik Bet jaunpildi vai smilteni. Protams, es ņemu, jā, kas Jā. tas, protams. Jā. Un tas jau droši vien nav tikai tā, lokāla patriotismu dēļ, bet tas ir vienkārši... Tas ir, kāds tas garš, tas, kas ir rūpnieciski ražots, viņš garšo tā, kā garšo visur. Jā. Tur jau tā lieta ir. Lidlā produkts garšo visur vienādi. Šodien no Eiropas pat nekādu ēdamu suvenīru vairs nevar pārvest. Tas ir tas stāsts, kāpēc ir vajadzīgs. Ziniet, bet es domāju, ka šitos es skatos un es vedu no ārzemēm. Jā, es tieši tas, ka runāju, tas ir tas, ko tie visi tie... Jā, un es viņus skatos. Jā, tur es skatos tieši tā. Jo man personīgi ir tāda garantija, Cik te nekā vairs nav. Jā. Citādāk mēs tas gumijotās konfekts varam nopirkt visur, nav vairs ko atvest tādu īpašu. Jā. Tas ir fakts, kad visi vienāds. Vai tā gaļiņā ar šito blendu ir, tad tu zini, Tas zina, tas ir spānis vai visu cisku, nav kaut kur citur. Bet vajag pamēģināt tagad deserta laiks, jā? Labi. Es uzlikšu tagad to, un šī jau arī mums tagad būs zaļā karotīte, jā? Jā. Šitas te ir vienīgi cukurs droši vien nav pašs savējais. Jā. Bet šīs noteikti rakstīt dzērviņas. To balto sviestu vajag uzlikt kā pie kaudz vēl. Jā. Un tad liksim tā kā vēl par to, un tā vajag iekaršot. Tagad liksim šo te visu. Ops, labi sanāca. Tagad vajag nogaršot kopā. Izgaršot to sviestu kopā. Višķiņas sāli varbūt vēl piedars. Cita nianses pavisam. Jā, un ziniet, ja tam sviestam ir mēreni tas sāls, ja viņš nav sāļš, Jā. tad viņš pat der tā kā tāds, nezinu, tā kā tāds saldais ēdiens. Tieši tā. Un mēs pagājušajā vasarā, kad bijām arī zvanītāju sētā, jā. Jā. Mums tagad bija meistarienes, kas taisīja, jā. Un tad vispār tagad bija tur, jā, tur sataisīja brīnum lietas. Piemēram, arī tādu rupmaizes kartojumu gandrīz vai tur, jā, ar zapu pa vidu, vai grauzdētā rīvmaize, jā, kas ir rupmaizīte, jā. Izcili sanāk. Man tāda ķecerīga doma ir, ka mēs... Pagājušojam. Paldies. Vēl bišķiņ. Jā, ka mēs gribam tādas 8 video filmiņas īstas uztaisīt, lai tas pavārs kāds tas pavārs iesaka mums, kā tad, ar ko? Skaidrs, ka no sklandrauša tu neko citu neuztaisīs kā sklandrausi, ja? Bet ar ko to sklandrausi labāk baudīt kopā ir? Varbūt kāda salāti klāt vai kas. Un tad tieši tas pats arī par Rucavas balto sviestu man ir tāda ķecerīga doma. Ko tas pavārs? Varbūt, ka viņš viņu uz tortes uzliek, ja? Varbūt viņš viņu kaut kur citur izmanto, ja? Lai viņš padomā par to. Tas, ko es gribētu teikt, viņu nevajag maisīt nekur iekšā un neko darīt. Viņš ir kā esaidi, kā blakus produkts ēdams, ar ko iet kopā. Jā. Labi, mēs varam viņu kā saldo ēdienu izmantot, ja? Bet pateikt, iemaisīt sviestā un pateikt, kad, es nezinu, kur vēl kaut ko. Nē. Vidu tam nav tā grēka vērts ieliekot mērcē, piemēram. Jā, nē. Viņš ir tā ēdams tāpat, jā. Garšīgi. Labi. Jā. Ar medu arī varu. Jā. Kā jūs, Māra, redzat Rucavas baltā sviesta nākotni? Kāda viņa būs? Tāpat knapi vilksiet ir tomēr kaut kāds grūdienis ir iespējams un būs kaut kas. Es nedomāju, ka mēs aizsim uz ražošanu. Es domāju, ir jāuztur tieši tā līnija, ka viņš ir ātrais ēdiens,
klāt tajā brīdī, kamēr vārās kartupeļi. Principā sataisāms uzreiz dodams. Tikko mēs uztaisīsim viņu ar papildus piedevām, un emulgātoriem visādiem, kas viņu saturēs ilgāk, viņš nebūs tas, viņš būs blakus tam kastenim. Ja? Un šobrīd mēs esam, Rucavā ir izveidojis ļoti labs, apņēmīgs ģimenīte, uztaisīja Rucavas veikals. To veikaliņu mazo, tā mazo veikaliņu uztaisīja, un viņš tiešām ir arī savāds no Latvijas visu kaut ko. Viņš, protams, vēl, man liekas, nav apguvis, ko nozīmē šīs zīmes, Jā. Bet tiešām ir ražotāji, vietējā gaļa, vietējā maizīte, vietējā olas piens un vispārējais, un šogad arī viņš sadūšies un arī ņem balto sviestu tirgo tur. Ja? Un kā jūs domājat, viņš nesanāk viņam lēts vairāk arī. Lietuvieši, tie, kas tur dzīvo, ir galvenie pircēji. Jā, viņi saka, mēs zinām, kas ir kastīnis, bet mēs gribam šo. Jā, bet redziet, kur laba pieredze. Atcerieties, kā suitu tirgus, svētdienas tirgus suiti, Sākumā tur bija paši suiti, Tagad jau tur brauc speciāli, brauc lietuvieši, brauc latvieši, kas brauc no Jūrkalnes vai kaut kur pārvietas. Varbūt, ka jums arī tāpat būs, Nē, mēs esam tur, kur mēs varam iespēt, tur mēs esam tik, cik mēs esam šajā pusē, Bet cilvēki jau vēl Rucavā nav nemaz tik daudz, kas to gribētu darīt. Bet sakiet, labi, vai tas cilvēciņš, viņš mājās, tas taču nav grēks, ka viņš arī noskatās mūsu tagad uzklausa, un viņš mājās ņem un uzkuļ pašu? Protams, kārtīgi saimniece to viņu māku uztaisīt. Es saku, un cita taisa bez tā rūgušpiena, cita taisa saldoktiena. Jā, bet interesanti, vai no veikala krējuma arī iznākt no tāda labi trekna? Viņš jau nav neskābēts krējums, nekas no putu krējuma var taisīt, tad tur sanāks putu krējums. No saldā krējuma. Tomēr vajadzētu no saimnieces paņemt ritīgi krējumu. Vajadzētu tomēr tur lauku krējumu. Jo tas krējums, kas ir paciņās un vēl kaut kur, viņš jau ar baktērijiem audzēts. Viņš jau nav dabīgs, viņš no piena ir kaut kā tehnoloģiski sataisīts biezs, un viņš tāds ir, Te viņš ir tīri, separācijas mašīnu, viņš atņemt nost. Saka, šis ir tas gadījums, kad viņš tiešām nosmelts tā, kā vecā māte to darīja. Viņš nosmelts no virsmas, ir vienkārši tā kā īstais krējums, Kas tad, kur dabūs tādu krējumu jau vairs veikalā? Piena arī vairs tāda nav, Es nezinu, vai tā ir 3,5%, cik tur tas treknais piens, kur ir pudelēs, vai atlejot tur sanāks un nostāsies krējums slānis. Es ļoti šaubos, neesmu mēģinājis. Es arī neesmu mēģinājis. Domāju, ka ne. Ko Māra novēlētu sev? Ko? Jā. Lai neizšķīkst šī ne tikai Rucava, bet par Latvijas lauki. Lai kur dzīvot cilvēki, Kādu laiku nāks, tad katrā ziņā tie laiki varētu būt, varbūt drošāk pat tur varētu būt. Kas to zina? Un ko Māra grib novēlēt tiem ļaužiem, kas taisās aizbraukt uz Kurzemi, kaut kur atpūsties vasarā un tā tālāk? Brauciet. Galvenais, kā es jau minēju, brauciet uz zvanītājiem, protams, piezvani tikai vai pieteikt. Tur nav tā, ka tur visu laiku, kurā brīdī nav, bet mēs uzņemam, mēs izklaidējam. Ir mums arī viesunami, kurā vietā palikt. Ir arī ir arī tāds sajietenams, kas ir tikai lielākā apjomā, un ir papē, kas arī tur ir. Cik kilometri ir papējums? 8. Tev zirgus tur var apskatīties, Jā, tur var zirgus apskatīties, tur ir. Mēs svinējām mūsiņu dienu, papēju jau 3. gadu, mēs tur svinām. Tad jau sanāk, ka tur ir tāda nedēļas nogals atpūtu var norganizēt tajā galā pie jums. Var. Jā. Un tad arī var droši vien ar to... Var dabūt arī baltos viestis, mēs atbraukt kādreiz. Jā. Un ja jūs teicāt, ka tas veikaliņš ir... Ir arī tas. Un kā ir noskaņojums, es domāju, ka rudens pusē jau... Rīga Food arī tiksim. Es domāju, ka vajadzētu, Mēs jau esam jūs karoga labprāt droši vien. Jā. Paldies, Māra, ka jūs atnācāt, atbraucāt, ka jūs pacienājāt, mūs parādījāt un ka padalījāties arī ar to kurzemnieka dzīves ziņu. Tāda ir tā kurzemnieka dzīves ziņa. Katram ir sava ziņa, no katras stūra mēs esam vienādi tik latvieši, bet mēs esam ļoti atšķirīgi tomēr. Jā. Mēs esam atšķirīgi, un arī tā valoda mums ir atšķirīga. Paldies Dievam! Jā. Paldies! Pašiem, paldies. Tagad tēdam kārtīgi,